Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVBet līga. Kārta sākas ar trešdienas vakaru Smiltenē, kura vidzemnieki meklē savu pirmo uzvaru pret SK Supernova dublieriem. Vakara mačs gaismas un tiešais brīvstiens 62. minūtē rīdziniekiem. Bagdas Arjans iespēlē sodlaukumā, tur labi nomesta bumba un Rašano gaisa trapa vārtos, tujā stūrī 1-0 Supernova varībā. Bet 90. minūtē viesu uzbrukums pa labo malu. Kristers Osītis dabū bumbu, tiek galā ar vārdsargu un ripina to mērķi. 2-0 Supernova 2 arī izbraukumā izcīna panākumu, kamēr smilteniešiem nepalīdz arī kvēls līdzjūtāju atbalsts. Lielā spēle Riga Mariners pret Valmieru Meža parkā. Mača 23. minūte Dudu fantastisku piespēli izpilda gaitā. Glelsons Feliciu Lopes saņem un iesē trāpa stūrī. Viņš ļoti meistarīgi nospēlē valmieriešu leģionāri. 52. minūte uzbrukums pa labo flangu Riga Mariners, bijušais valmierietis Losu Ričmonds piespēlē sodlaukumā, tur pagrana Staņģings un Paulovskis noķer bumbu raidot to vārtos vienā pieskārienā, kas par emocijām arī Alanam Siņeļņikovam laukuma malā. 68. minūte tiešais brīvstiens Riga Mariners, Losu Ričmonds sit nepārāk spēcīgi, bet kļūdās Kalniņš un bumba ir vārtos. Jā, vārdsarga kļūda, bet Mariners gavilē. 74. minūte kļūdās valmierieši savā laukuma pusē pēc garās piespēles. Poļukovičs dabū bumbu iespēlē uz pretējo stūri un tur Gražes rada to vārtos. Bombardieris atkal precīzs un atkal nākot uz maiņu Riga Mariners rindās. 3-1 Valmiera cieši pirmo zaudējumu sezonā un arī atstāja pirmo pozīciju turnīra tablā, kamēr Mariners atpakaļ lielajā spēlē. Pirmkārt, paldies visiem līdzstājiem, kuri būs atbalstījuši šajā spēlē par spīti zaudējumam. Uzskatu, ka spēli iesākām labi, pārņemam diezgan agri iniciatīvu, radījām diezgan daudz momentus un sāstinājums pie viņu vārtiem. Uzskatu, ka varējām tos visus momentus izmantot kvalitatīvāk, un tad tā spēle būtu bijusi vieglāka. Bet aizgājām pārtraukumā, ar treneri izrunājām visu, kas jāpieliek, ko vajag atstāt tāpat. Izgājām uz otro puslaiku un turpinājām ar labu iniciatīvu, labu spiedienu, neizmantojām savus momentus, un futbols mūs sodīja par to. Tā ir grūti pateikt par abiem goliem. Tas noteikti vairāk jāizanalizē treņos un teorijās. Un pēdējās divas spēles uzskatu, ka veidoja momentus, dara visu to, ko iepriekš, bet kaut kur mums atstājas iespējas tā veiksme. Varbūt kaut kur nepaveicās, nezinu, kā tie iemest. Skatīsimies kopā ar treneriem un analizēsim. Vēlreiz paldies līdzstājiem. Rēzekne uzņem Tukumniekus ar vairākiem virslīgas futbolistiem sastāvā. Arī Rudolfs Reingolds ir atbraucis uz Latgali. 12. minūte Jušins Kokijs saņem bumbu uz 16 metriem, pašūpo aizsargu un raida bumbu stūrim. Meistarīgs vārtu gūms Japānim. 36. minūte Andrej Kovļo piespēle vārtu priekšā un tur Armāns Galais ir visnaskākais. Raida bumbu mērķī 1-1. Turklāt bijušais Tukuma spēlētājs izsirās pret Tukuma dublieriem. 51. minūte stūrstiens Tukumniekiem centrējums un Kristaps Kārlis Uzas ar galvu planējošā trajektorijā pārverza bumbu vārtu tīkliņā, atkal vadībā viesi. 88. minūtē Tukuma vienība aizskrien pārējā, Jušins Kokī ātras kājas viņam un arī precīzs sitiens 3-1. Bet kompensācijas laika 3. minūtē Kokijs sakārto arī hat-triku. Renē Baumanis labi tiek galā ar aizsargu, piespēlē uz tālo stūri un tur jau Japānas Lec Pušķerītē triec bumbu vārtos. 4-1 Tukuma dublieri diezgan negaidīti uzvar Rēzeknē ar pārliecinošu rezultātu. Akadēmiju derbijas Rūpnīcā meta pret JDFS Alberts. Sen gaidītais duelis tagad LVBet līgā. 20. minūte labi staigā bumba zaļi baltajiem. Kļavīckis iespēlē sodlaukumā uz sitienu Čiņājevam, kurš nekļūdās un 1-0 metā. Otro vārtu gūmu sakārto metiešu leģionāri. Apie Amoa iespēlē sodlaukumā, tur Lavals sita atvaira. Alberta vārtsargs Jautaiķis un pēc tam jau salēno vārtu priekšas ir precīzi.
Un kaut kas tam līdzīgs arī 44. minūtē Lavalas sitiens no distances, jautaģis atcet, bet tieši uz kājas apjā Amoa, un viņš ir precīzs. Amoa vārti pirmajā līgā tagad arī. 53. minūte stūrstiens JDFS Alberts, nospēlē izgaina Pļavičs, bet bumba lidinās virs vārtiem, lidinās un piezmēs uz galvas Minkevičam, no kura arī vārtos iekšā. Alberts gūst kuriosus vārtus. Intriga gan neatgriežas, 65. minūtes Milškalna centrējums, nomet bumbu partnerim Amoa un Salēks ar tas partneris, kurš atkal nekļūdās un gūst savus kārtējos vārtus pirmajā līgā. 4-1. Bez drāmas meta pieveic JDFS Alberts. Līvāna PPK izbraukumu spēle LNK Sporta parkā. Jā, jo mačs pret RFS dublieriem, kur arī Strehiņa Rakičs šoreiz kā palīgs. 37. minūte Līvāna PPK firmas zīme standarti. Šoreiz piespēl uz tālo stabu, kur vienā pieskarina Niklaus Trēmanis iespēlē vārtu priekšā Kirklam, un viņš jau arī vārtos pārvirza bumbu ar vienu pieskārienu. Ļoti neparasti, bet svarīgākais, ka efektīvi. Ļoti skaists vārtu gūms RFS dublēriem 42. minūtē. Paskatāties šīs precīzās piespēles pārējot no aizsardzības uzbrukumā, un viss noslēdzas ar Kirila Kirsanova atrašanu sodlaukumā. Viņš risit garām vārtsargam un mērķī 1-1. Tomēr līdzvērtīgā spēlē atrod iespēju, kā gūt vēl vienas vārtus Līvāna PPK. Treimanis 71. minūtē piespēlē gar vārtiem, bet tur no Ivana Galaiva bumba ieldo savos vārtos RFS 2 komandai. 2-1. Līvāna PPK jau 2. pozīcijā turnīra tablā. Futbols Meža parkā. Rīga FC dublieri uzņem Mārupas SC. Rīga vārtos šoreiz Kristaps Zomers. Ilgi turās 0-0 rezultāts līdz 61. minūtē. Dabū bumbu Korsāks, iespēlē gar vārtiem, un tur jau Minasjans ir precīzs, šis armēņu leģionārs. 67. minūtē kārtējā sarkanā kartīte Rīga dublieriem, šoreiz Abusilā Kodivārietis nopļauj spēlētāju, kurš devās uz vārtiem. Jā, pēdējais cerības sods. Un vairākumā Mārapa sakārto pārliecinošu uzvaru. Vispirms 77. minūtē izreikinās ar aizsargu Korsāks un triec bumbu vārtu augšējā stūrī. 83. minūte Rauls Rinalds Spēks iespēlē uz tālo stabu, un Korsāks ar galvu ir precīzs. Bet 89. minūtē Kristaps Jansons, dāmas un kungi, ko viņš paveic? Noķer bumbu un pārvirza to aiz apkakles Kristapam Zomeram. No distances tas tik ir trāpījums, iespaidīgi. Jau jāsaka klasiskā Mārupas uzvara ar 4-0 un arī kārtējā sausā spēle vārtsargam Rudolfam Zandreiteram. Spēle galā, spēle pret Rīgu, uzvarēja mūsu. Pirmkārt gribētu pateikt paldies partnerim, trenerim. Visticamāk droši vien trenerim pa viņa nerviem, jo lielu darbu šonadēļ izdarījām. Gribētu tos atzīmēt, ka mājas darbu izpildījām un darot to, ko mēs atstrādājam, arī attiecīgs rezultāts. Prieks pa džekiem, sausās spēle, man liekas, arī līdzjūtēji priecīgi, skaisti. Esam pietuvušies top 3, protams, darbs vēl daudz darāms un vēl vairāk nekā pussezona. Ķersimies, cīnīsimies un, protams, ceram uz to divnieku, lai pacīnīties par to virslīgu. Savvērtiem, protams, prieks gūt vārtus un bija tāda maza pauzīte un fantastika, ko es varu teikt. Partneri iedeva palutinājumu man 2 vārtu piespēli, skaisti. Tā kā paldies vīriem! Vēl viens šīs kārtas mačs starp Skanstases un Ventspili izstāsies vasarā, jo Skanstē bija vairāk spēlētāji Latvijas U19 izlasē. Turnīra tabla ļoti aizraujoša. Pirmais četrnieks 3 punktu attālumā, un viss vēl var mainīties, jo drīzumā vairākas savstarpējās spēles. Neatpaliek arī Mārupas komanda ar 16 punktiem. Tuvākajā kārtā arī tiekas viena no līderiem Riga Mariners pret Metu Meža parkā intriģējošākais duelis. Vēl Līvāna PPK uzņem JFK Ventspils Alberts tiekas ar Skanste, arī šie dueļi noteikti uzmanības vērtē. Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVVet līga.